Ideja izveidot profesoru Andra Klausa vārdā nosaukto stipendiju man radās aptuveni 15 gadus atpakaļ. Radās vēlme pateikt paldies Ventspils augstskolai, kas profesionāli man ir iedevusi ārkārtīgi daudz. Un, konkrēti profesors Andris Klauss bija mans mentors, un tāpēc radās doma sasaistīt. Paldies Andra Klausa ģimenei, kas atļāva man izmantot profesoru Andra Klausa vārdu šai stipendijai. Katrā ziņā, pirmkārt, jau mēs atbalstam Latviju. Tādā veidā, ka tā ir jaunatne, kas aug, kurai mums ir jādod ticība, ka var kaut ko sasniegt. Bet beigās jau tas ir veids, kā mēs ne tikai dodam jauniešiem, bet no jauniešiem ņemam, jo mēs jau faktiski iedvesmojamies un salīdzinām sevi ar viņiem tajā laikā. Protams, tas secinājums nav pārāk laimojošs priekš sevīm, bet tas dod ticību, ka nākotne būs vēl labāka. Ventspils augstskolas studentiem es novēlu būt ar tādu mugurkaulu un būt proaktīviem. Būt tam pirmajam, tam aktīvajam, kurš gan mazajā situācijā, gan lielajā bildē spēja uzņemties. Un būt tas, kuru pamana, tāpēc, ka viņš vienkārši dara. Pirmās sajūtas, protams, ir ļoti grūti aprakstāmas. Man liekas, katram uzvarētājam tā ir bijis. Sākumā neticība, tad ir izbrīns, un ka kāds ir noticējis tiem plāniem un sasniegumiem. Un tāda nāk lepnums, bet ne tieši par sevi, bet par to, ka es esmu spējusi pierādīt, un man līdzcilvēki to redz un arī priecājas par mani. Es arī sākumā pat īsti neticēju, ka es varētu kaut ko tādu sasniegt, tikai ja es to nebūtu darījusi. Un es mēģinājusi iestāstīt, ka tā var būt patiesība kādreiz, tad uz tādu sasniegumu nebūtu bijis.